Čau! Nāc, gaidīju tevi. Tas jau noskatīts klētiņas. Nāku būt iedvesmu. Jā, patos tev būs brīvā dabā vai studijā? Ārā. Jūra, tur šobrīd, kas ar Mežs. Mežā, mežā, principā, es nezinu, es skatītos uz kaut kādiem tādiem meža toņiem vairāk. Pēc cik mēs iziesim cauri, paņemsim kaut kādus variantus un aiziesim uz piemērīšanu un paskatīsimies. Izvēle ir milzīga. Jā, Izvēle ir milzīga. Šobrīd arī ļoti daudz klētas nav uz vietas, apmēram kaut kādas 15 klētas ir pie klientiem. Tā kā, jā, man jau šobrīd liekas, tad ir diezgan patukša. Es esmu pieradusi, man liekas, man visu laiku viņas ir par maz. Tā kā tā, starp citu nav nekāda stresa, kleita tiek iedot uz 3 diennaktīm, mierīgi, safotografējies, viss atgriezt atpakaļ, galvenais tā nav saplēsta. Un, ja gadījumā ir kaut kādā slapjumā bijis, tad nevajag ielikt viņu apakaļ maisā, bet izžāvēt. Vai man viņa pašai ir jāmazgā vai kā? Nē, galvenais, es viņu pēc tam vedu uz apkopīti vai pat apkopi pēc situācijas, tagad tev principā nekas nav jādara. Galvenais viņu nesalikt slapju maisā, lai viņi ir izžūsi, un izskatīt tur tos lielos netīrumus. Principā tas ir arī viss. Ir varianti arī atsūtīt atpakaļ ar Omniju, piemēram, ja tu netiec pati vai, pieņemsim, ielikt taksī. Pieņemsim, mēs ļoti daudz ar meitenēm vispār šādā veidā sadarbojamies, jo visi mūžīgi skrien šobrīd. Un meitene izvēlās klētus, ielieku boltā, viņa saņem un viņa attiecīgi izsauc boltu. Tā kā esam elastīgi absolūti un brīvi dažādi risinām situācijas, lai jūs tiktu pie savām klētiņām. Zini, kas man ienāca, starp citu prātā. Nes kāpēc es sākumā teicu to klētu, bet es ļoti vados pēc savām iekšējām sajūtām un man baigi salikās, ka tev varbūt vajadzētu paskatīties šo. Viņa ir tāda tā kā sūnu krāsā un mešs, jā. Un arī viņa ir tāda vasarīga. Es esmu pilnīgi par. Tas tonis ir foršs un jā, pilnīgi par. Jo, es ļoti pēc sajūtām skatos. Mēs varam iet, piemērīt šito, un pēc tam es paskatīšos, ko vēl tev piedāvāt. Tā kā droši. Pieliec sākumā vispār kādas tev ir sajūtas, man ir arī jāsaprot tīri intuitīvi, kā tev. Nē, es esmu tikai un vienīgi par šo kleitu, un šeit es viņā vienkārši iemīlējos jau uzreiz. Labi, mēs pamērīsim, es tev gribēju parādīt aksesuāriņus, jo mēs taisam tādu foršu pasākumu un efektīvu, lai iejustos riktīgi karalienes lomā, mums nevajag kaut kādus aksesuārus. Kroņi ir lielie kronīši, ko es saku, tie ir vairāk karalienēm, kas ir jau sievietes manos gados, tas ir tāds jau prestiža jautājums. Šobrīd tiešām no lieliem kroņiem, ko ļoti daudz nav. Un ir mazie kronīši, tie vairāk ir tāds princešu stāsts. Dažādas cepures un arī īstenībā apavi, kas ir iespējams izdomāt, lai noslēgtu šo te koptēlu. Un uz nākotni runājot, cik ātri būtu jāveic rezervāciju vispār, ja man kāds jautā, lai zinu, kā pastāstīt, kā process notiek? Principā process ir ļoti vienkāršs. Vai nu jūs mājaslapā noskatāt kleitu, mēs sakomunicējam, es nokomentēju par izmēriem un tā tālāk par konkrēto datumu, vai viņi ir iespējams rezervēt vai nē. Ja jūs braucat uz studijā uz vietas, tad mēs, piemēram, paskatāmies. Bieži vien ir tā, ka uzreiz meitene brauc jau ar kleitu projām, vai ja tas ir uz kaut kādu tālāku periodu, tad kleitiņi tiek norezervēti uz konkrētu periodu. Tiek iemaksāta drošības naudiņa, kas tiek atgriezta pēc tam, jo maksa dalās divās pozīcijās, ir par kleitiņu cena un ir drošības naudiņa, kas tiek atgriezta tādā brīdī, kad kleitiņa ir atgādāta atpakaļ.